Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļa ieguvusi jaunas papildu telpas klientu uzņemšanai. Viss gan atrodas turpat, Cēsu ielā 2 ar ieeju no ielas puses, un šonedēļ norisinājās arī telpu atklāšana. Tad ielūkosimies. Ar svinīgu brīdi un lentes pārgriešanu Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļa iepazīstināja visus ar savām jaunajām telpām. Nodaļas speciālisti atzīst, šī ir gluži kā dāvana svētkos, jo šogad dzimtsarakstu sistēma atzīmē 105 gadus kopš tās izveidas Latvijā. Atklājot telpas, izskanēja pateicība visiem, kas līdzdarbojās, lai iecerētais īstenotos. Nodaļas vadītāja stāsta, ka doma par paplašināšanos radās, kad šīs telpas atbrīvoja veikals, kas te iepriekš darbojās. Ieslēdzās tas zvans, kad tas būtu brīnišķīgi, ja tā būtu mūsu iespēja, kad rast šādu apmeklētājiem labāku pieejamību, radīt labāku šo pieejamību. Un pašvaldība bija pretim nākošā, tika rasts finansējums, par ko tiešām paldies. Pat ļoti liels paldies arī arhitektam Markvarta kungam, kurš no tādas kantainas, asimetriskas telpas izveidoja gan klientu zālīti, gan atrada vietu arī arhīvam, kas mums bija ļoti, ļoti svarīgi. No sirds paldies, ka viss ir tik labi sanācis. Dzimtsarakstu nodaļas adrese tātad nav mainījusies, tā joprojām atrodas Cēsu ielā 2, vien jaunās telpas ir ēkas 1. stāvā un ieeja ir no ielas puses. Telpu pārbūves arhitekts ir Rainers Markvarts, darbus veica vietējais uzņēmums Assa. Novada attīstības nodaļā stāsta, ka pielāgot visu atbilstoši dzimtsarakstu nodaļas vajadzībām bijis salīdzinoši vienkārši, jo nebija nojaucama starpsienu un tam līdzīgu darbu. Bija jāsaprot galvenais uzdevums, ko dzimtsarakstu nodaļas vadītāji ļoti labi arī varēja noformulēt un pateikt. Un tad jau tikai atlika projektēšanas jautājums, saplānot, kur tad ir nepieciešama šī publiski pieejamā telpa ar apmeklētājiem, vides pieejama toaletīte un arī arhīvu zona, kas visas 3 funkcijas savienojās gana labi. Protams, ar zināmu veidā izaicinājumiem, jo telpa ir esoša un tajā brīdī vienmēr kaut kas atklājas arī, bet gana vienkārši raiti un es teiktu tā samērā loģiski. Plānots, ka 1. stāva telpās notiks jaundzimušo reģistrācija, arī miršanas reģistrācija, tiks sniegti citi pakalpojumi, savukārt pieteikt laulības, tāpat kā līdz šim varēs 2. stāvā. Parasti, kad nāk cilvēki rakstīt iesniegumu, viņi vēlas arī redzēt telpas, kur laulības notiks, izrunājam jau visu scenāriju, saturu. Un tad tas tā būtu loģiskāk, ka tas laulību jautājumi paliek 2. stāvā. Bet vienmēr uz visiem jautājumiem varēsim atbildēt arī šeit 1. stāvā. Nekrustosies telpas un mēs varēsim nodrošināt dzimšanas un miršanas reģistru sastādīšanu mierīgākā, cieņpilnākā vidē, jo, protams, tad, kad ir šis bēdīgais notikums, un otram ir kāzas, kas ir ļoti pats dzīves gaidītākais un priecīgākais notikums, tad mēs varēsim nošķirt šīs vides, lai cieņpilni nodrošinātu atbilstošu sagaidīšanu katram. Apmeklētājiem šeit noteikti arī pieņemšanas laiki, un nodaļā aicina savu apmeklējumu arī iepriekš pieteikt. Piesakot laiku, arī mēs izrunājam jau to jautājuma būtību, un tad, kad cilvēki šeit atnāk, viss aiziet tā operatīvāk, ātrāk, arī cienot apmeklētāju laiku. Īpašs prieks, ka nodaļa ieguvusi vietu arhīvu uzglabāšanai, jo drīzumā no Rīgas uz Valmieru ceļos apjomīgs daudzums dokumentu. Vēsturiski, arī tad, kad nebija datori un viss tika rakstīts ar roku vai ar rakstāmašīnu, visu gatavoja drošības pēc 2 eksemplāros. 1 eksemplāri 100 gadu periodā vienmēr ir glabājušies dzimtsarakstu iestādē uz vietas. 2 eksemplāri glabājās Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamentā, bet pirms 3 gadiem Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departaments visus 2 eksemplārus atdeva dzimtsarakstu nodaļām uz vietas. Un mums nebija fiziski, kur viņus apstrādāt, fondēt un izvietot. Un tagad šis brīdis ir pienācis, lai mēs cieņpilni šos dokumentus sargātu, glabātu šos 100 gadus, pirms atdodam vēstures lielajam valsts arhīvam. Pagājušajā gadā novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 348 jaundzimušie, kas ir par 41 bērniņu mazāk nekā vēl gadu iepriekš. Mūžībā pārdevušies 968 novada iedzīvotāji, reģistrētas 307 laulības.